Sveicināti manā kanālā, ar jums ir Amēlija. Varat mani saukt par Vinetu, tas nav tik svarīgi. Ko es jums šodien vēlos pastāstīt? Mēs sākam jaunu ciklu paralēli raidījumu, un tā būs saules maģija. Saules maģija ietvers vairākas maģiskās saules receptes, un paralēli es arī stāstīšu, kur to var pielietot, izmantot un tā tālāk. Šodien mēs sāksim ar to, ka izgatavosim stihiju sāļus. Kā mēs zinām, 4 stihijas, ko izmanto maģijā, ir gaiss, zeme, uguns un ūdens. Šodien izgatavosim gaisa stihijas sāli. Gaisa stihijas sāls ir maģisks maisījums, kas piesātināts ar gaisa elementa vieglajām enerģijām. To veido apvienojot sastāvdaļas, kas simbolizē vai rezonē ar gaisu. Piemēram, smalku sāli, aromātiskus augus un spalvas. Spalvas mēs šodien nelietosim. Gaisa sāli izmanto maģiskajās praksēs, lai radītu skaidrību, uzlabotu komunikāciju, intelektu, saikni ar dievišķo valstību un augstāko apziņu. Gaisa sāli lieto burvestībās un rituālos. Kādam nolūkam? Vispirms, skaidrība un garīgā koncentrēšanās. Gaisa sāli galvenokārt izmanto, lai veicinātu garīgo skaidrību, koncentrēšanos un intelektu. To var izmantot rituālos vai meditācijas praksēs, lai kliedētu garīgo miglu, kad mums galīgi kaut kā neizdodas koncentrēties, un stimulētu kognitīvās spējas, komunikācija un izpausme. To izmanto, lai veicinātu komunikāciju, uzlabotu runas spējas un pašizpausmi, izmantojot gaisa sāli rituālos vai burvestībās, kura mērķis ir uzlabot starppersonu attiecības, ja vajag uzstāties publiski vai arī kaut ko rakstīt, projektu piemēram. Zīlēšana un pareģošana, arī tur var izmantot gaisa stihijas sāli, lai uzlabotu zīlēšanas prakses un iegūtu informāciju no smalkās pasaules. Apkaisīt to ap zīlēšanas altāri vai izmantojot rituālos, lai atvērtu saziņas kanālus ar garīgajiem ceļvežiem vai augstākajām būtnēm, ar ko kurš mēs strādājam. Saikne ar augstāko apziņu, jeb smalko pasauli. Gaisa stihijas sāls ir saistīta ar domu, ideju un augstāko zināšanu sfēru, izmantojot to rituālos, lai paplašinātu apziņu, piekļūtu garīgajām sfērām un savienotos ar dievišķo. Attīrīšana. Gaisa sāli var izmantot arī priekšmetu un enerģiju attīrīšanai. Tā vieglās īpašības palīdz kliedēt negatīvu un veicina svaigumu un atjaunošanās sajūtu. Tātad, ko gan mēs iegūstam ar gaisa stihijas sāli? Garīgo skaidrību, komunikāciju, pareģošanu, saikni ar smalko pasauli, attīrīšanu, uzlabojumu, intelektuālās spējas un veicinām savu vēlmju piepildīšanu. Tad, kas mums būs vajadzīgs? Tātad, vispirms, smalka jūras sāls. Tātad var redzēt, ka tā ir jūras sāls. Rimītī var nopirkt, kas. Šajā gadījumā tā ir tiešām smalkā sāls, Lavanda kaltēta, man ir nedaudz kaltētas lavandas, un kumelīta kaltēta. Es likšu uzsvaru kumelīti šoreiz, jo veidošu sāli, kuram vairāk attīrīšanas funkcija, tomēr piemērota. Un vēl mēs izmantosim kvarca kristālu. Kvarca kristālu rituāliem izvēlamies tomēr dzidru. Dzidru labas kvalitātes. Jo tīrāks ir akmens, jo vieglāk koncentrēt enerģiju. Akmeņos ar ieslēgumiem, netīros, tajos ir tāda problēma, kā šiem akmeņiem enerģija cirkulē stihiski. Lūk, tik tālu mēs esam nonākuši, viss nepieciešamais ir sagatavots. Starp citu par kristālu.
kristālu pirms lietošanas vajag attīrīt un uzlādēt. Mēs nevaram paņemt kaut ko un vienkārši iemest. Šo te kristālu es esmu uzlādējusi uz attīrīšanu un veidošu sāli, lai attīrītu telpu un savu apkārtni. Tātad, ko mēs tagad darām? Vispirms ņemam trauku. Ja veidojam mazās pudelītes, es jums parādīšu nākamajās pārraidēs. Ja strādājam ar mazajām pudelītēm, tad, protams, būs vajadzīgs lielāks trauks sastāvdaļu sajaukšanai, pirms ievietojam to mazajās pudelītēs. Nu tātad, ņemam smalko jūras sāli. Tā. Ņemam smalko jūras sāli un iebaram. Pamats sastāvdaļa mums ir sāls. Es šeit likšu diezgan, ja, jo par cik attīrīšanai, bēršanai vajadzēs daudz, es izlietošu apmēram 200 gramus. Tā, smalkais jūras sāls. Tam klāt mēs piejaucam iepriekš sagatavotu kaltētu lavandu un kumelītes. Kumelītes liekam arī iekšā. Tā, kurāti. Saberam kumelītes. Lūk, mums ir šāds te šobrīd. Un sākam ar to, ka šo te sajaucam. Sajaucam kā? Saka tā. Var uzlikt lāciņu, lai ir vieglāk visu sapratīt. Sajaukt, samaisīt. Lai jums tomēr struktūrāli viss būtu daudz maz, iespēja robežās viendabīgs. Nu, lūk. Jūs dabūsiet šādu te sāli. Un beigās akcentam pievienosim kalnu kristālu. Čia būs mans kristāls, es to lieku iekšā. Mēs esam ieguvuši gaisa stihijas sāli. Tad paliek jautājums, kā tad tālāk būt? Ko mēs ar viņu darīsim? Paskatāmies, kā šīs te sastāvdaļas sajaucas un sāls piesūcas ar gaisa enerģijām. Ja mēs gribam ielādēt tajā savu vēlēšanos, var vēlēšanos, bet mans nodoms ir attīrīšana telpu. Līdz ar to es pirms lietošanas ņemšu rokās šo trauku un pateikšu, ko es vēlos ar to darīt. Sāli var uzglabāt. Tas nav tā, ka mēs uztaisām un uzreiz lietojam. Šo sāli glabājam noslēgtā traukā. Ja, trauks ir noslēgts manā gadījumā ļoti kārtīgi. Un glabājam vēsā sausā vietā. Var taisīt mazās pudelītes ar sāļiem daudz un dažādas. Arī augu pudelītes es jums parādīšu, kā var uztaisīt, bet pagaidām šodien ievedam tik daudz. Tiekamies pēc nedēļas.